Tēvs, mēs Tev pateicamies par to, ko Tu dari pie mūsu dzīvēm Jēzus Kristus vārdā. Mēs Tev pateicamies 24 stundas diennaktī. Mēs slavējam par to, ko Tu dari pie katra viena. Mēs slavējam Tev par to, ko Tu dari draudzēs. Mēs slavējam par to, ko Tu dari mūsu zemē. Mēs pateicamies, Kungs, ka Tava roka ir allaž izstiepta. Viņa nekad nav atrauta. No tā, ko Kungs, Tu esi paredzējis šeit, Tu izpildīsi un Tu piepildīsi, Jēzu. Mēs pateicamies, Kungs, par Tavu upuri, par asins spēku, kas runā skaļāk par mūsu dzimtas asinīm. Mēs pateicamies, Kungs, par Tavu spēku, kas nāk no Tava troņa zāles šeit šobrīd. Mēs pateicamies, Kungs, par svētā gara uguni, kas krīt šeit un tagad. Mēs pateicamies par to, ko Tu devis mums katram vienam caur Jēzus upuri. Mēs pateicamies, Kungs, un slavējam Tevi par katru vārda zilbīti, ko Tu dod mums katru dienu kā dienascho maizi. Mēs pateicamies, Svētais Gars, ka Tu mūs māci visā patiesībā un Tevī nav melu. Mēs pateicamies, ka Tava gaisma aprīt tumsu, ka viss dzīvības nesošais, augšām celšanās spēks, viņš aprī visu nāves nesošo, viņš aprī visu nāves nesošo. Jēzu, Tava žēlastība to dara. Mēs pateicamies, Kungs, mēs slavējam Tevi, Kungs, mēs pielūdzam Tevi, Kungs, vienīgo, trīsvienīgo Dievu. Un visiem svešiem dieviem ir jāloca ceļi Jēzus vārda priekšā. Visam viltus melu aizsagam ir jātiek norautam Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Izlaid kā Kungs savus saistietos, savus nomocītos, slimos brīvībā. Kungs, mēs to lūdzam, un mēs gaidām, un mēs ticam, ka krīt vāžas, ka Tavā svaidījumā, Tavā spēkā krīt vāžas, un viņām vairs nav varas. Šiem saistekļiem, pinekļiem, slazdavalgiem, cilpām, burvi lupatām vairs nav spēka. Dieva vārda Jēzus priekšā, šajā brīdī padebešos un arī teritoriālajās vietās viņi loca ceļus, un ikviena mēle apstiprina un apliecina, ka Jēzus Kristus ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Jēzus Kristus ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Un mēs pasludinām un atveram šos vārtus savā ticībā. Kungs, miera ķēniņ, ienāc mūsu Latvijas zemē, ienāc visās struktūrās, valdībā, parlamentā, ienāc, Kungs, jebkurā ierēģņa kabinetā, ienāc, Kungs, ķēniņu ķēniņ, ienāc bērndārzos un skolās un augstskolās, ienāc pansionātos. Mēs lūdzam, Kungs, ienāc. Mēs gribam redzēt Tavu varenību. Un mēs gaidām debesu valstības šo ietekmi. Halleluja! 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 Paldies, Tavs svētais gars! Paldies, Tavs svētais gars, ka ne ar varu, ne ar spēku, bet ar Tavu garu. Un visa tauta teica, amen. Ne ar varu, ne ar spēku, bet ar Dieva kunga garu. Amen. Amen. Viss notiks. Un viss jau notiek. Viss notiek šeit un tagad. Šeit Dievs raksta vēsturi. Caur tevi un caur mani.
Mēs esam pēdējo laiku Dieva notikumu nesēji un atmodas veidotāji. Un negaidīsim no rietumiem, austrumiem, dienvidiem un ziemeļiem kādus īpašus spēkus vai viltus mācības vai pravietojumus, kur pēc tam cilvēki krīt, apcietinājās un vispār atkrīt no Dieva. Dievs liek mums šodien kaut ko sadzirdēt, ka bez Jēzus asinīm un bez svētdzīves mēs neredzēsim to kungu. Mēs neredzēsim to kungu. Es sev to saku. Man jādzīvo svētu dzīvi. Manām domām jābūt svētām. Manai runai jābūt šķīstai. Jo ja pravietis, kurš bija Dieva lielais pravietis, viņš saka, Dievs šķīstī manas muti un lūpas, jo es dzīvoju tautas vidū, kura nešķīstas mutes un lūpas. Pravieti, bet tu jau nelamājies. Bet viņš atzina savu grēcīgumu, dzīvojot tajā sabiedrībā. Viņš pat dzirdēja, ko runāja, un viņš teica, šķīstī manas domas no šī piemaisījuma, piesārņojuma, to, ko es dzirdu, redzu. Un pravietim lika Dievs runāt taisnas lietas. Viņš tev liek runāt patiesību un taisnas lietas. Jo tu esi Latvijas pravietis, jo tev ir pravieša gars, jo Jēzus liecība ir pravieša gars, amen. Un nevajag kādus īpašus praviešus. Tu esi ar mani? Amen. Atved Dievu vārdu un pravieto. Amen. Un neuzskati sev par niecību, jo Jēzus ir samaksājis lielu cenu. Viņš ir tevi atpircis ar savām dārgajām asinīm. Mums nevajag, ka kāds uzkundzējās, uzutrūpējās vai privatizē mūs. Amen. Mēs piederam Jēzum. Saka, es piederu Jēzum, jo viņš man ir atpircis ar savām asinīm un ir pietiekami. Amen. Un es tam ticu, un es stāvu uz to, un es virzos tajā. Un neviens vilks un hišņiks un lapsa neizrakās, nenograuzīs un neapstādinās no lielā Dieva aicinājuma. Mani personīgi un mūs kā Kristus viesu Latvijā. Un nevienam nebūs daļa, kā Nehemija teica uz mūru Sanbalatam, Gešenam un Tobijam. Tev nav daļas, jums nav daļas. Pasūti Jēzus vārdā. To rāda mums Dieva vārds. Būs tev traucēkļi, būs tev viltnieki, būs tev maldinātāji. Nāks tavā ceļā viltus pravieši. Kungs, pasargi mums no viltus gariem, viltus mācībām, no sinkrētisma, piejaukuma, piemaisījuma. Kungs, dod mums šo tavu svaidījumu un spēku, varu staigāt pār čūskām, skarpijiem un visiem ienaidnieku spēkiem. Dod mums spēku atmaskot un runātīt asi. Dod mums spēcīgu runu. Dod mums šo atklāto, patieso pravietojumu, ko tu gribi, Dievs, un kas tev patīk. Izved tautu no kompromisa. Izved Dieva tautu, savu tautu no kompromisa. Un no šīs sinkrētisma un sajukuma, kas ir pasaulē. Atdali nošķīsti mūs. Kungs, izved ārā, izeita no viņu vidus, lai neķertu viņu mocības un lai neaiziet uz pazušanu un neatkrist no ticības. Dievs, to mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mēs to lūdzam šajā dienā Jēzus Kristus vārdā. Halleluja, halleluja. Kā dārgāko zeltu, Dievs, tu met ugunī un nāk ārā putas, nešķīstība, netīri piesārņojumi, kas tiek atdalīti un paliek visdārgākais zelts, vistīrākā prove,
Dievs, tu ved savu tautu cauri šai šķīstītavas ugunī. Bet mēs spožo esam un spoguļosimies tavā slavā. Mēs esam spoži, nejam no spožuma uz spožumu, no spēka uz spēka, no ticības uz ticību, no uzvaras uz uzvaru. Mēs ejam progresijā, mēs neejam degradācijā, un mēs neiestrēgstam kādā stagnācijā. Jēzus vārdā mēs pateicamies. Mēs pateicamies, Svētais Gars, par to darbu, ko tu dari savās draudzēs, jo tava atnākšana ir tuvu. Un tu gribi saņemt un redzēt savu līgavu, tīru, bez grēka, bez krunkas un traipiem un nešķīstības. Jēzus Kristus vārdā. Halleluja. Amen. 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 Jēzus ir mūsu gans. Viņš ir mūsu labais gans. Un viņš mums pārģēra pa līgavu. Saki, man pārģēra pa līgavu. Redzi sev kā līgavu. Daudz redz puisim kādam par līgavu. Bet tev pirmām kārtām jāredz sevi par līgavu savam kungam. Skaistu, tīru, nesaņurcītu, nenobrūžātu, kristāli tīru. Kristāli tīru. Amen. Amen. Un uz to mēs ejam. Uz to mēs ejam. Uz to mēs ejam. Amen. Paldies, slavētāji. Hurrā! Ka ir Latvijā svaidīti slavētāji. Amen. 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 Pirms mēs slavējām, lūdzām, es sagatavoju vārdu par spēku. Un kas ir parazīti spēkam? Bet lūkšana aizgāja par sinkrētismu, piemaisījumu. Un tur arī ir sava daļa, kāpēc kristiešiem nav spēka. Un ja mēs esam iegājuši apostoļu darbos, ir laiks, ka mēs esam iegājušās apostoļu darbībā. Un 14. nodaļā interesanti, kad ja mēs iesim pie pagāniem, mums jābūt pašiem attīrītiem no pagānisma. Tu vari pateikt amen? Amen. Un tev jābūt gara izmaņai. Kas ar tevi runā un kam tu kalpo? Jo tur būs lielas ziepes. Ja tu nebūsi saziepējusies, nomazgājusies, izšķīstījusies, es runāju garīgi šobrīd. Un Pāvils ar to svaidījumu, kad viņš aizgāja un redzēja un uzlūkodams, redzēdams, ka viņam ir ticība tik dziedinātams, viņš redzēja kādu vīru, viņš nezināja, kas tas pa vīru. Viņš nezināja, kādām dievam viņš tic. Un Listrā tas bija, Listrā. Ieejot Dieva aicinājumā, viņš ieraudzīja to teritoriālo. Viņš redzēja kultūru, viņš redzēja etniku. Un viņš redzēja, kas ar tiem cilvēkiem notiek. Mēs pirms braucām no Ogres uz dievkalpojumu. Mēs runājam arī, ka Palestīnā, Ilza stāstīja, ka Palestīnā ir ļoti daudz incests, dzimst kropli bērni. Ir kaut kāda kultūras ģenētiska nolādētība, kur radinieki ar radiniekiem precas. Bet tas ir pagānisma rokraksts. Praktiski mēs zinām, kas ir pagānisma rokraksts. Kas no mātes miesām bija tīzls. Un kas vēl nekad nebija staigājis. Un tā dzirdēja Pāvilu runājumu, Pāvils viņu uzlūkoja, redzēdams, ka viņam ir ticība tik dziedinātam. No kurienes pagānam ticība tik dziedinātam? No Pāvila tīrās, svaidītās, pravietiskās runas. Jo ticība nāk no sludināšanas, un sludināšana ir no kunga pavēles, no viņa vārda. Un tas sacīja skaļā balsī, celies stāv uz savām kājām, viņš uzlēca un staigāja. Dziesma bija par dziedināšanu, un dievišķais spēks uzcēla šo tīzlo.
Dievišķais spēks. Ne šamaniskais, ne okultais, ne netīrais avots viņu cietināja. Šamaņi arī dziedina, bet viņi ekstrasens paņem vienu slimību, uzliek otram, tam labi paliek, tam slikti paliek. Notiek tādas muļļāšanās. Tas ir apmāns. Un ļaudis redzēja, ko Pāvils bija darījis, tie sāk runāt liakoniešu valodā sacīdami, dievi kļuvuši cilvēkiem līdzīgi un nonākuši zemē pie mums. Ieklausies, kur ir tas pagāniskais dievs. Un tie sauca Barnabu par Zevu, Pāvilu par Hermeju. Iedomājies, Inta aiziet uz dziesmu svētkiem, un tur kāds tīzlis gulētu, un viņai Dievs uzliec rokas un saka, celies un ej. Un viņš uzlēkt stāvs un ietu. Un pārējie, kas redzētu teikt, tu Māras māte, Laimes māte. Latviešu dievus ieliec iekšā. Tāpēc, ka viņš bija runātājs. Un Zeva priesteris. Mums Latvijā ir ļoti daudz priesterienas. Savas. Džudžu, kulta dāmas. Āfrikā savas. Kura templis atradās ārpus pilsētas. Viņš atvedis vēršus, vainagus pie vārtiem, gribēja kopā ar ļaudīm upurēt. Un kad apustuļi Barnaba un Pāvils to dzirdēja, viņi saplēja savus drēbes, ieskrēja ļaužu vidū saugdami. Vīri, ko jūs darat? Mēs arī esam tādi paši mirstīgi cilvēki kā jūs, kas jums sludina evaņģēliju. Lai jūs no šiem nīcīgajiem atgrieztos pie dzīvā Dieva, kas radīs debesis un zemi, jūru un visu, kas tur iekšā. Jeremijā vēl teikts, nemaldos, lai tie dievi, kas nav radījuši debesis un zemi, pazūd no zemes virsas. Vari skaļi pateikt, Latvijā. Tie dievi, kas nav radījuši debesis un zemi, lai pazūd no zemes virsas mūsu Latvijas zemē. Un tur ir daudz viņu. Bet tevi Dievs devis muti runāt un teikt. Pāvils to darīja. Tad, lai mūsu latviešu tauta, mūsu lūkšana, jūsu lūkšana, lai viņi atgrieztos pie dzīvā Dieva. Ir gana laiks pagājis, pietiek. Dievs ir greizsirdīgs. Viņš redz mūsu kopējo lūkšanu un ticību, kas stāv par Latvijas zemi, par Latviju. Ne visas draudzes to dara. Bet Dievs redz, kas to dara un kurš to dara. Amen. Un kā viņi ticībā to dara. Tātad, kas radīs debesis un zemi, jūru, viss, kas tur iekšā, kas pagājušajos laikos visām tautām ļāvis iet savus ceļus. Jesaja 66, ja nemaldos 65, kur ir teikts, ka viņi sēd kapenē, sēd nešķīstu vīru un iet pa nelabiem ceļiem. Bet Dievs ļāva. Bija kāds laiks. Pagājušos laikos visām tautām ļāvis iet savus ceļus. Jebšu viņš sev nav pametis neapliecinātu. Labi darīdams no debesis jums dodams lietu, ļoti daudz lietu šovasar, un auglīgus laikus, mūsu sirdis piepildīdams ar barību un prieku. Halleluja! Paldies, Dievs, par šo vārdu, ko tu parādīji, kur mēs dzīvojam un kāda ir mūsu tauta un kas ir mums jādara. Paldies Tev, Jēzu, ka tu katru vienu izmantosi un liksi lietā, jo tu piepildi mūsu sirdis ar prieku un bagātību. Tu piepildi mūsu sirdis ar spēku un stiprumu. Kaut arī mēs nejūtam šo spēku un stiprumu brīžiem, bet tu esi apliecinājis. Un mēs skatīsim Tavu vārdu, kas ir šis spēka tīrais, patiesais avots. No kurienes nāk šī augšām celšanais spēks? Kas ir tas, kas dod mums spēku ikdienas kalpošanā, ģimenē, darbos? Kas ir šis spēks? Kas ir šis spēks? Kas ir šis dunamis? Mēs paskatīsimies arī vārda nozīmi. Dievs, tu gribi atvērt acis mums,
lai mums nebūtu šīs sajaukuma starp Zevu, Hermeju un nezinu kādiem dieviem. Tu esi ļāvis šos ceļus, bet tu pagriež šos ceļus, jo tu esi ceļš, patiesība un dzīvība. Un neviens netiek pie tēva, kā vien caur Jēzu. Amen, 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 amen. Halleluja, paldies Tev, Svētais Gars. Tu esi šeit. Tu atklāji šo vārdu. Un tu dosi ceļa maizi. Un no šīs vietas mēs iziesim ar jaunām spārnu vēzdām. Amen. Mēs iziesim spēkā. Tu varbūt atnāc noguris. Un kad es gatavoju šo vārdu jau sen, es viņā jau kādu mēnesi, ja ne 2, tagad sēžu. Un pētot rakstu vietas, es sapratu, kas nogriež spēku svaidījumu. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nedotu vietu vēlnam. Saka, es negribu dot vietu vēlnam. Es negribu dot vietu vēlnam, un nekādas darīšanas nav ar šiem netīriem gariem un arī netīriem cilvēkiem, kuri izmanto tavu svaidījumu un tavu spēku, un kuri tevi tur gūstā. Un tas var būt, es ļoti daudz konsultēju, braucu arī no citām draudzēm. Un klausoties, es klausos vienu un to pašu copy-paste, kur aizplūst spēks. Un man paceļās greizsirdība, bet Dievs, tu mūs neesi tādus paredzējis, radījis. Tu esi radījis priekš slavas, priekš savas spožuma, priekš savas tīrības, svētuma un priekš sava darba. Amen. Radīti labiem darbiem. Ne tumsības, neauglīgajos darbos. Mums tur nekā nav kopēja, bet spiedīsies iekšā tavā teritorijā, manā, ar varēm pat dažreiz kādi cilvēki. Un brīžiem tie ir radi. Brīžiem tie ir pat vīri un sievas. Brīžiem tie ir bērni, kas noņem spēku, dzīvojot nepareizi. Es esmu raudājis par savu dēlu gadiem, un Dievs noņēma manu raudāšanu. Viņš teica, pietiek. Un, kad mēs redzam, Dāvidam pazuda spēks caur to, kad pretinieki, tas ir 1. Samuela 34. pantā, kad pretinieki bija uzbrukuši viņu nometnē un aizveda gūstā. Mēs redzam šobrīd garīgi. Mēs lūdzam, lai bērnus neaizved gūstā. Cik daudz malda mācības, ko tik skolās nemāca, kā tik draugi nav, kas tik internetā nav pieejams. Jāgriež, jāštēpelē nost, jārauj nost, jākaltē. Varbūt pretinieku uzbrukums uz ģimeni, bērniem, finansēm. Katrs to ir izgājis cauri. Un tas noņem spēku. Un 1. Samuela 34:6, kad Dāvids raudāja, kamēr tiem, viņi visi raudāja, bet Dāvids it sevišķi tur uzsvērts, kamēr tiem vairs nebija spēka raudāt. Es to zinu, ko tas nozīmē. Tu esi izraudājies, un tev tāda sajūta, ka tu tūlīt mirsi. Viss izraudāts, pat asaras vairs nāk, bet te ir tāda sāpe, ka tu jau gārdz. Un Dievs tad pasaka, viss es ņemu šo lietu savās rokās. Un plus vēl tam Dāvidam pašu ļaudis uzbruka. Pašu ļaudis. Pašu nama ģimenes ļaudis var uzbrukt. Un apvainot tev kādā jautājumā lietā, ko tu neesi darījis. Un viņi taisījās nomētāt ar akmeņiem, bet Dāvids ieguva jaunus spēkus, paļaudamies uz to kungu savu Dievu. Amen. Viņš varēja pārgriezt vēnes vai ielikt upē. Viņš to nedarīja. Viņš zināja spēka avotu. Viņš ieguva jaunus spēkus. Kad tu noej malā un saka, Dievs man grib nomētāt ar akmeņiem, man uzbrūk ar kaut kādiem tekstiem, mani apvaino, nepatiesi. Man ir krīze. No pa labi, pa kreisi, no priekšas un no aizmuguras.
Man ir krīze, Dievs. Bet es saku, es paļaujos uz to kungu. Es gribu iegūt jaunus spārnus, jaunas spārnu vēzdas. Jo Jesaja 43:1 teikts, bet kas paļaujas uz to kungu, kā Dāvids, tie dabū jaunu spēku. Tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēzdas, lai aug, kā ērgļiem, nevistām. Jā, ka viņi nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Viņi iet un nenogurst. Ļoti maz ir tāds galējs prieks, kā Pāvils lūdza, ka Dievs dod lietu, viņš dod bagātību, viņš dod jaunu spēku, viņš dod visu, ko viņš tev dod. Viņš visu tev dod, tikai pieņem. Mēs gribam progresiju, Dievs. Mēs gribam jaunas spārnu vēzdas. Mēs gribam skriet, nepiekust, un mēs negribam nogurt Jēzus vārdā. Un mums nevajag, ka mūsējie uzbrūk. Mums vajag atbalstu vienam no otra. Amen. Kurš ir paguris, saka, celies. Kuram rokas ir kājas paguris, celiet nogurušās rokas. Un kājas, pacelies. Pagānam pateica, celies, tu esi dziedināts un ej. Kur vēl vairāk mums vienam otram? Amen. Mums ir jārunā ticības vārdi vienam uz otru, mums ir jāzvana, mums ir jālūdz. Pat obligāti nav jābrauc ar vilcienu, sazvanies WhatsAppā. Man viena māsa zvana regulāri no Īrijas. Es viņu nepazīstu, viņa tikai paskatījos Facebookā, viņas bildīte. Un mēs sazvanījāmies jau kādas 2-3 reizes, viņa atbrīvojas pa telefonu uz vārdu pamatu. Man nevajag būt blakus, svētais gars tur ir. Amen. Un pēdējais bija, es teicu, ieslēdz kameru. Un, kad es ieraudzīju viņas seju, man pat, likās, Dievs, labi. Kad liekas bezceras. Kad liekas, ka, tur ir visa kā. Es tu neteikšu ne pilsētu, ne vārdu, ne konfesiju, principu. Bet viņai ir tik liela ticība. No tā, ko es viņai sludinu pa to telefonu, ja? Ka viņa beigās dabūja pēdējo rāvienu no savas dzimtas vecmāmiņas altāra personības, to familiāru garu, kas viņai pat klātnība mājās, viņai seko, viņu vada, viņai liek pierīties pie leduskapa, viņa pamst, viņa neiet, viņa guļ uz dīvāna. Ka rāva, tur rāva ritīgi. Viņa pat runāja tas gars pretīgi ģīmi izvalbīja. Un tur, vesela perifērija bija. Bet tas dēmons jau neko nevar izdarīt, viņš ir atbruņots. Un Jēzus ir uzvarējis. Un tā māsa dabūja brīvību. Un viņa man aizvakar atsūtīja. Viņa saka, es ierakstīju janvāra 1. datumu, kad mēs tikko sākām lūgt pa telefonu. Viņa saka, man ir tas atrisinājies. Viņai balss ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgā ticības lidojumā, spārnu vēzas ritīgi ir ataugušas. Es klausījos to un es slavēju Dievs. Paldies par tavu vārdu un tavu garu darbību. Un par dāvanu, ko tu man devi, lai kalpot tādām nomocītām sievietēm. Slava Dievam, visa slava viņam. Kad tu saņem šādas, vēl viena ierakstīja arī bija. Es ar viņu tikai vienreiz tikos, tā no Latvijas. Viņu atsūta veselu balss saiti, arī, kur viņa liecina, kas ir izmainījies. Ja pagānam pasaka, celies, tīzls no mātes miesām nestaigā vispār. Es saku, Dievs, mēs esam ekipēti. Mums viss ir. Es saku, man viss ir. Man ir viss. Viss man ir. Man viss ir. Viss visā.
Viņš manī, es viņā. Viss mums ir. Rīkojamies. Staigājam pāri čūskām, skarpiem un visiem ienaidnieka spēkiem. Arī tur ir spēki. Tajā frontē arī spēki. Tur rakstīts spēki, nevis spēciņš. Spēki. Bet mēs uzvaram, tāpēc, kad ir asins upuris, Golgāts nopelns. Asinis uzvar. Asinis ir lijušas. Asinis šķīsta. Asinis nomazgā mūs. Asinis atbrīvo. Asinis sedz un pasargā mūs. Asinis runā skaļāk Jēzus vārdā. Asinis, Kristus asinis ir pret maldiem, pret čūskām, pret skorpijiem, pret Jezebelēm, pret visiem ienaidnieku spēkiem. Asinis, 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 Kristus asinis. Kristus asinis. Viņš šobrīd runā pret tavām dzimtas nolādētām asinīm. Kas noņem spēku šīs dzimtas Jezebeles, šie stiprie, šīs sugas, nešķīstas, okultas, burvju sugas. Viņš noņem spēku. Un tev jāatver mutu un jārunā pret šo bābeli. Celies un krīt jūrā. Tā ir dzimtas bābele. Tā ir dzimtas bābele, kur sēž šī Jezebela šai logā. Un bez roku pielikšanas, mana lūkšana, lai Dievs šito negatavoju, lai Dievs tev iedod Jehus svaidījumu. Jehus svaidījums. Viņš saņēma no pravieša, kur mēs nezinām pat vārdu. Bet es skatos principu. Es skatos principu. Kīrā masakarā. Ir tavā dzimtā namā Jezebele, kur sēž logā vēl. Kīrā masakoro debak. Un viņa noņem tev spēku, viņa noslauc tev biznesu, naudu, veselību. Viņu jādabū ārā Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā, ar Jēzus spēku, augšām celšanās spēku. Viņu izgrūdīs eņģeļi vienalga, kas tev pat rokas nebūs jāpieliek. Tu būsi zirgā. Es pravietoju, tu būsi zirgā, nevis zem zirga, ne pa labai rokai, kreisai kritīsi, bet tu būsi zirgā, Jehus jāja, kā traks, viņu pazina no viņa trakās jāšanas. Viņu pazina, tevi pazīst no tavas trakās sludināšanas. Amen! Dod aplausus Dievam! Tevi pazīst, ka tevi ir bez kompromiss. Un tu ej kā traks Jēzum pakaļ. Tev var nepazīt, ka tu turi muti ciet. Bet, kad tu sāksi runāt patiesību, kā Jehus to teica, zirgā sēdēdams, viņš šīm nešķīstiem atzariem, šiem dēlēniem, kuri nāca viņu apvilkt un iemīcīt savās runās, viņš pateica, es redzu, man ir gara izmaņa. Tavas mātes, šitās dzimtas sugas, dāma, kas sēž logā, uzkrāsojusies garīgi. Tavas mātes nešķīstība, tātad netiklība un burvība aug augumā. Kāds miers? Kāds miers tavā mājā, dzimtā? Ja vēl šis dēmons, šis sugas stiprais sēž logā. Izsit šo ķebli un nostiprini Jēzus troni savā namā, savā dzimtā. Ribaka šakata karabašikitikija. Hurabašiketekeredikita karamaso.
Halamakiti kaltē viņu ar pravietisku vārdu, ar Jēzus asins spēku. Koradabasheketekija. Un tev atnāks spēks. Tev atnāks atpakaļ spēks, drosme. Atnāks atpakaļ spēks, uzrīkstēšanās, bezkompromisa asaruna. Atmasko viņu sit asi. Timotejam Dievs caur apostuli runā uz Timoteju. Atmasko viņu sit asi. Ne maigi, ne kompromisā, bet asi. Es nerunāju par nepieklājību. Asi, garā asi. Stāv rakstīts. Nāks viltīgas mēles, nāks viltīgi piedāvājumi, viltīgas draudzības piedāvājumi, viltīgi līgumi, viltīgi darījumi, viltīgas mācības, viltīgi piedāvājumi, pārvilinājumi uz citām draudzēm. Dievs māca mums gudru sirdi, dod mums gudru sirdi, kā skaitīt dienas, kā izskaitīt laiku un sezonas Jēzus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, Jēzus vārdā, un dod mums atpakaļ spēku. Iesaja 41:6. Kas mums ir jādara, lai mēs izdzīvotu šitajā viltus virpulī? Pa labu šeit Kristus, pa kreisi tur ir Kristus, un šeit arī vēl ir Kristus. Un tur arī būs vēl Kristus. Dievs dod gudru sirdi un dod gara izmaiņu. Citam palīdzēja, un ik viens sacīja savam brālim vai māsai: esi stiprs. Mums jābūt stipriem, mēs nedrīkstam būt vāji. Draudze nedrīkst būt bezobaina. Amen. Mums jābūt šai lauvas deksmē, Jūdas lauvas greizsirdībai. Psalms 18:3-2. Dāvids, kāpēc viņš sarakstīja tik daudz psalmus, kad viņš bija vājš? Un viņš saka, Dievs apjož mani ar spēku un dara līdzenus manus ceļus. Re, kur ir šie ceļi? Tie ceļi vairs nav. Tagad ir līdzeni ceļi. Līdzeni ceļi. Līdzeni. Nevis līkloči, astoņniekā, ap Sinai kalnu, cik gadus staigājam. Nē, līdzeni ceļi. Kopā ar Jēzu, kas ir ceļa rādītājs, viņš ir ceļš. Un psalms atkal Dāvidas psalms 84:6 un 8. Svētīgi ir tie cilvēki, mēs esam tai skaitā, ja tu liec iekšā savu vārdu, kas tevī atrod spēku, kā Dāvids, ka raudāja, kad bija pilnīgā krahā, nullē. Viņš atrodas sev spēku, kam sirdīs stāv tavi ceļi. Viņi iet no spēku uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Ciānā. Halleluja! Tas ir mūsu mērķis un Dieva mērķis priekš tevis. Mums jāparādās Dieva Ciānā. Mēs esam Ciānas meita. Kas vēl noņem? Spēku. Netiklību. Teiks, draudzē nav netiklības. Un kā vēl? Ko tik nestāsta tas māsas? Ar ko tik nedalās? Ar savu personisko pieredzi. Pārgulēju, izgāju no kalpošanas, kauns, nenoturējos,
aizgāju, aprecēju, izšķīros, atkal aprecēju, iemīlēju. Tādas runas. Tad Dievs ir žēlīgs. Tad Dievs ir žēlīgs Kristus miesai. Es runāju par savu spēku, ko dara kristieši savā spēkā. Ir arī tāds spēks. Paskatīsimies vēl, kad ir dvēseles spēks. Ir dēmoniskie spēki. Un Dievs negrib, lai kristiešiem galvā ir putra. Kur ir tie spēka avoti? No kurien katrs ņem spēku? Un lai pieslēdzas tikai Jēzum Kristum un iet kopā roku rokā, soli solī, tavos ceļos. Jo Dieva domas nav mūsu domas, un Dieva ceļi nav mūsu ceļi. Amen. Amen. Gideons. Gideonu mēs pastīsimies vēlāk. Simpsons. Tad grēks netiklība nogriež svaidījumu. Tu teiksi, mācītāji netiklībā nedzīvo. Un kā vēl? Kad bija Vilkarsons, tas laikam bija no kādas reliģiskās baznīcas. Viņam bija tas baltais, tāds kvadrātiņš. Un toreiz labajā vēstī visi gāja, ka viņš sauca, kas cieš no pornogrāfijas, no atkarībām, no netiklības. Nākiet priekšā. Tur bija kaut kāds 2 dienas seminārs, varbūt kāds arī bija. Labajā vēstī Vilkarsons, ka vēl dzīves bija. Un es sēdēju kaut kādā 6. rindā malā. Un tur no aizmuguras es pilnīgi garā jutu tāds verga, kad ir skaņa, ka vergi iet tā kā ar tiem bumbām, ka viņiem pie kājas ķēdes. Un viņš iet garām. Un es redzu, melnā kostīmā tāds saģērbies. Un tā, ka viņš nāca atpakaļ, un tu visi nožāloja, protams, viņš visi izlūdza. Un nāca atpakaļ, es sapratu, ka viņš ir mācītājs. Vēl kāds mācītājs, kas ir jau mūžībā, arī no citas konfesijas. Es kaut kur sludināju, tas bija laikam Latgala vai kas, pienāk viņa bijusī sieva, viņa saka, es neizturēju, es izšķīros. Viņš saka, viņš nosludina un atnāk mājās, viņam pilna plaukti ar maldu mācībām. Viņš lasa viņas un kolekcionē un viss pilns plaukti ar tām grāmatām. Viņu kratīja sirdi, viņa saka, es viņam teicu, priekš met ārā. Sinkrētisms. Kur tu meklē spēku? Kur tu meklē spēku, papildus spēku? Pietiek ar Jēzu. Amen. Met ārā. Nemeklē citus avotus. Nemeklē citus spēku, kaut kādas baterijas, kur tu it kā uzlādējies. Soģi 14.1.2. Precības ar pretinieka meitu. Viņš bija novēlēts, svaidīts, apgraizīts. Viņš iemīlēja kādu sievu, tad viņš ieraudzīja kādu sievu, tad viņš iemīlēja kādu sievu. Mēs lasām 14. 16. nodaļā par Simpsonu. Viņš iegāja pie tās, viņš iemīlēja kādu sievu Delilu un beigās nogrieza svaidījumu matus un izdūra acis. Dievs pasargi mūs no pretinieka sievām vai vīriem, kuri grib apgriezt tev šīs spārna vēzdas un tavs svaidījumu un tavs matus un izdurt tavas acis. Viņš noņem spēku, viņam pazuda spēks, jo viņš bija spēcīgs ar to svaidījumu, ar aicinājumu. Viņš ielaida grēku un pielaida visu šo darbību un rīcību. Un kultivēja vēl. Dievs, esi žēlīgs. Gideons. Mēs redzam atkal. Pirms mēs lūdzam Dievam kādu virzību, mums ir jāiztaisa revīzija.
Jo ko dar daudz kristieši? Viņi ar veco paketi, ar veco mugursomu, ar veco čemadānu grib ielausties, ietenterēt debesu valstībā. Tas izskatās smieklīgi. Tas nav smieklīgi, bet aina ir briesmīga. Mēs ar māsu lūdzām, ir tādi dzimtas gari, kā nabadzība. Man vecmāmiņa, es redzēju, kā tas notika, es biju maza meitene, lai atnes no akas ūdeni, bija tādi drausmīgs koka, tāds kā nēši, tāds koka, tā kā zirgam ir apaļāks, ja? Tie tādi, un tur galā tāds izurpts, tur kaut kāds metāla vēl stienes un galā āķis, kur uzkabina no akas to smago metāla spanni. Un divi tādi. Un, kad mēs lūdzām, tas ir dzimtas verdzības gars. Metam nost tos nēšus. Jo Jēzus jūgs un viņa nasta ir patīkama un viegla. Vecmāmiņas ģenētiskā līnija, dzimtas, tas nolādētais zars, viņš jāgriež nost Jēzus vārdā. Un Soģu 6, 14 līdz 25. No kurienes Gideonam bija neticības sev, bailes, ka viņš visu darīs slepeni, kūla kviešus vīna spiedē, bailēs. Tā kunga eņģelis viņam parādījās un sacīja, tas kungs ir ar tevi, tu stiprais varenais vīrs. Bet viņš saka, nē, man nav tas. Mana dzimta vispār tur ir second hand. Un viņš saka, vai tas kungs tiešām ir ar mums, kāpēc tā mums visas šīs bēdas uzkrāmējušās, uznākušas virsū. Tad tas kungs pagriezās pret viņu un tam sacīja, ejies šo savu spēku un izglābi Izraēlu no pretinieka rokas. Patiesi, es tagad tevi sūtu, sūtniecība. Dievs saka, ej savā dzimtā un rauj no šos nēšus, šīs nastas, čemadānus, maisus, smagumu. Met nost. Eļojies manī, jo aiz treknuma noslīd no kamiešiem visi jūgi. Aiz treknuma, aiz svaidījuma. Svaidījums ir treknis, viņš netur to smago. Viņš noslīd. Viņš neturas uz pleciem. Viņš neturas uz tavu mugurkaulu. Daudziem šis gars, man vecmāmiņa bija izgriezti pirksti, kauli, gūžas. Viņš spiež pat fiziski uz kauliem, fiziskā plānā. Bet Dievs, mēs pateicamies, ka tu noņem tagad šai brīdī. Mums nav jāmaksā un jānes garīgi, ģenētiski, DNS līmenī šo vecmāmiņas jūgu. Mums nav tas jādara. Mēs esam atpirkti, izpirkti, brīvlaisties, svabadie. Mēs esam svabadības bērni. Mēs stāvam svabadībā, uz ko kungs mūs ir aicinājis. Un viņš saka, neiejūdzies vairs kalpības jūgā un šajos nēšos Jēzus Kristus vārdā. Habakuks 1.11. Kur iet daudz bez sūtniecības, tā viņi aizdrāžas tālāk, kā vējš turpinādami savu apgrēcību. Un uzskata savu spēku par savu Dievu. Savu spēku par savu Dievu un pielūdz viņu. Kā viena māsa teica, es cik stundas strādāju, kā traka vāvere ritenī. Un tad vēl aizēju tur, kur viņi tur iet. Viņa saka, un tur ar man vēl iejūdz, lai gan viņai Dievs to nav teicis. Viņa saka, viņai ir stress, viņa ir nomākta, viņai nav prieka, viņa ir nogurusi, viņa ir pārgurusi. Es saku, met nost. Un saku, Dievs, vai tu to man liki darīt? Kredītus saņemās, un tā kā pārguriši skrien, lai atdotu. Spēka nav. Tev tas ir vajadzīgs? Saka, kungs, tu man neesi darījis par vergu un dzimcilvēku, kā mani senči.
Es esmu brīvlaistais, es stāvu svabadībā, uz ko tu man esi aicinājis. Un es gribu stāvēt un neiejūgties. Dievs saka, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Halleluja! Man nav spēka. Un es arī nevaru izglābt ne savu dēlu, ne savu meitu. Es arī nevaru neko izdarīt bez tevis, bez tava spēka, bez svaidījuma. Es to nevaru izdarīt. Bet lai tavs spēks varens parādās manā nespēkā, tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu par mani. Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās, bailēs Kristus vārda dēļ. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Amen. Es pieņemu to, Dievs. Viena māsa atbrauc no atvaļinājuma. Arī kalpotāji. Es zinu, es atbraucu no atvaļinājuma, man nav spēka. Es saku, ko tu tur darīji? Neko. Pilnīgi neko. Tad kaut kur ir kaut kas pārgriezts. Jo, ja Dievs tev sūta atvaļinājumā, tu atbrauc ar jaunām spārnu vēstām. Tu lūdz viņu, tu staigā, tu esi šalomā, tu esi mierā, tev nav stresa. Tad kur tad tu aizkūlies? Kad tev nav spēka. Tas sēd labāk pie ezera, tepat mājās starp meldriem, kājas dīķī. Un slavē to kungu ar pīlēm. Amen, es tā daru. Ilza neiet uz to dīķi, es eju. Man vienreiz pat zalktis par kāju pārskrēja. Par kāju virs. Neko viņš man neizdarīja. Es sapratu, tu staigās par čūskām skarpiem un visiem ienaidnieku spēkiem. Meklē mieru tai kungā, jo miers dod spēku. Dieva miers dod spēku. Viņš dod brīnišķīgu spēku. Un nav svarīga lokācija. Ir svarīgs miers, kur tu atrodies kungā. Amen. Nevajag Dubaju. Vajag Jēzus šaloma. Amen. Aleluja. Slava tev, kungs. Slava. Aizdrāžas. Un tā ir par apgrēcību. Nav ko drāsties prom uz Dubajām un atbraukt vai no turienes, vai no... Es esmu pati bijusi Eģiptē. Arī atbraucu. Dievs, kas nebija. Arī es uz savus ādas. Negribu vairs melnos, negribu. Kur viss, kamieli, es tur drusiņu papajāju, dzīvnieciņu un tā kaut kāda tur jūras tie. Bet galvenais ir, kur kungs tevi sūta. Nedrāzies līdzi kādam, kurš saka, tur būs pa brīvu un tur būs skaisti un nekas tur nebūs. Ne pa brīvu, ne skaisti. Tur būs vienas mocības. Brigita zina, par ko es runāju. Halleluja. Prasi kungam ceļus. Visu laiku. Arī uz konferencēm, lai aizietu. Prasi kungam. Nē, nekur, kur tur nezini, kas tur sludinās un kas tur, ko tev liks rokas virsū. Tu esi ar mani? Labi, ka visi pateica āmen. Visi pateica āmen. Ja kāds vēl nesaka, mēs ar tevi izdzīsim kādu pretestības garu. Tas ir humors. Bet nevajag iet, jo patreiz ir ļoti daudz novirzieni maldu gari un maldu viltus pravieši un viltus kalpotāji un kas tik vēl visa kā garne ir pilns un visi spiežās iekšā un visi taisa biznesus, tīklojumus un tā kā es redzu šitādus tīklojumus, man svētais gars interesanti iemet acis jums padalīties par tīklojumiem, kas noņem arī spēku. Tas ir pie okultās sadaļas. Tad Gideonam bija neticība sev, bailes, mana dzimta tāda, un tur bija elku stab, tas viņam bija jānovāc. Tātad arī pagānisms ar savu spēku. Viņam bailes bija nocirst.
Bet mums ir bailes reizēm nocirst kādu grupējumu, kuri maldu gars. Jo tur ir kontrole un baiļu Jezabeles stindzinošais. Tas tā ķepa. Cilvēks nevar palpot, viņš noguras, viņš raud, viņam paiet garām, viņu neviens neredz. Es šobrīd nesaucu nevienu vārdā, bet izdariet secinājumus, gan jau kāds sapratīs pēc tam. Dievs saka, viņš nogurušiem dod spēku. Tātad, ja tu esi no kādas šīs opcijas noguris, viņš tev dos spēku, atvērs acis un izvedīs ārā. Viņš vairo stiprumu nespēcīgajiem. Viņš vairo stiprumu nespēcīgajiem. Tas ir Jesaja 40, 29. Un tev jāsaņem instruktāžu, ko darīt tālāk. Kad Dāvids beidz raudāt, viņam vajadzēja vārdu. Viņam vajadzēja turpinājumu. Nespēks pazuda, viņš atrada jaunus spēkus, un Dievs, viņš satika pravieti no Dieva, es runāju. Ja? Ir dažādi, teiksi, pravietis, un viņš nebūs no Dieva. Bet viņš satika Abjatāru, viņš dabūja Abjatāru segu, viņš dabūja instruktāžu, kur viņi atrodas. Viņam sakārtojās reāla darbība, un viņš atguva atpakaļ. Gideons dienā nevarēja izdarīt, viņš to nocirta naktī. Tad atkal darbība. Eņģelis pateica, stiprināja. Mēs arī viens otru stiprinam un novācam to, kas mums stāv priekšā. Ir garīgais spēka pieplūdums, tad ir informācija un tad ir darbība. Darbībai jābūt ir. Tev vai jāpārtrauc netiklības darbības ar kādu brāli. Tev ir jāiziet no ģimenes, ja tur ir šausmīga demoniska kontrole. Dzimtas vecmāmiņas, vectēts runāja par tā onkuļu tantes, kur dzīvo visi vienā čupā. Prasa Dievam ceļus. Praktiski. Praktiski. Psalms 59:10. Man stiprums uz tevi, un es gaidu. Nesteidzies reizēm, gaidi. Un kādreiz ir jāpasteidzas. Bet ja Dievs saka gaidi, jo Dievs ir mana stiprā pils. Izklīdina tos ar savu spēku un nogāz tos kungs mūsu vairogs viņus gar zemi. Dievs to darīs. Halleluja. Mēs zinām, ka, ja mēs esam apostoļu darbos, mums būs konfrontācija ar šo teritoriālo, ar burviem, ar dažādiem izaicinājumiem, viltus praviešiem. Mums tas būs. Miniatūrā vai lielā mērā mums tas būs. Jo svaidījums izprovocēs konfliktu. Īstais Dieva spēks, viņš izprovocēs konfliktu. Ar tiem, kas patrāpīsies vai aci pret aci tev ceļā, vai viņi staigās no muguras ar saviem tekstiem. Atcerieties, zīlētāja verdzene. Kāpēc viņi bija zīlētāja verdzene un zem kādas okupācijas, zem kādas kontrolas? Tāpēc, ka tas dēmons no viņas nebija, viņš bija viņai dzimtā, un viņai varēja uzsēsties virsū. Tie varanie, kas guva peļņu no tā spēka avota, runājot par dievišķas lietas. Ieklausies. Runās dievišķas lietas tev vairākas dienas, tur teikts. Astē būs. Un tagad ir moments, ko tu darīsi. Apustulis ar svaidījumu, ar spēku, viņš pagriezās pret viņu
un pateica tā, tu zīlētāja gars izēja. Tajā gadījumā pagānā viņš teica, tu izlaist, ņem, celies un ej. Te viņš izdzina dēmonu, visur nebūs vienādi. Visur nebūs vienādi. Galvenais nesaputrot un būt svaidījumā un vadībā. Ir brīži, man arī nāk kaut kādas boksas ierunāt. Un apakšā es jūtu ne tās gars. Es viņam neatbildu tam runātājam. Bet būs brīži, kad viņš būs aci pret aci un tev būs jāpasaka, Sātana atkāpies. Izej. Garīgā pasaule satricināsies. Protams, miesīgi viņus ieliks iekstā, bet tiem pazuda peļņa. Viņiem pazudīs peļņas, pravietoja, viņiem pazudīs peļņa. Latviju neviens neapcirps vairāk. Amen. Un kristiešu draudzes neiztukšos, viltus pravieši. Jēzus vārdā. Nezaks vilki jau drēbēs draudzes aitas. Un nesagrauzīs un nesakodīs. Nesagrauzīs un nesakodīs. Un neaizkodīs. Kiramas sokorobaka šekerege, urabaka šekeja. Dievs saka, būs konfrontācija. Korabašekeja, būs jākonfrontē. Būs jākonfrontē. Koradabashakatakatakaramas sikiribokoto. Rebokoto koradabashekelebakatakaраmas sekelebakutukuramakas sakaya. Heramakatakamas sikilabakatakamas sheketekerebakas sekeya. Ribakoto korobashakarananamas sekerebakatikia. Būs jākonfrontē. Koradabasheja. Hesakara, jo Pāvils ar Dieva greizsirdības uguni un greizsirdību, viņš niknas bija Dievā. Viņš neteica, vai cik tev skaista runa, vai cik tu laba verdzenīta, forša, smuki izskaties, jā, tu turpini tā runāt tālāk. Viņš tā neteica. Izej. Nošķēpelē nost. Un tur nebija laipna runa, tur bija asa. Viņš pat neizgāja uz dialogu ar viņu, viņš ar dēmonu runāja, viņš pateica, dēmonu izej ārā. Tā man tā māsa, caur viņu runāja tā vecene. Es jau zināju, ka es tikšos ar tevi. Jā, tu zini, kas ir manī. Jā, es zinu. Viņa zina, kas tev iekšā. Amen. Man bail no tevis. Jā, Dieva uguns tūlīt nāks par tevi. Dieva uguns nāks par tevi. Un sadegs čurkstēdamas visas pitona gari un zīlētāji gari un čūskus un viss tiks iekratīts ugunī. Nekāda dialoga. Pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva. Jo daudz viltus pravieši ir iznākuši, lai maldinātu. Pilns Kristu Jēzu māsa ar zīlētāju pitonu garu. Nebūs sinkrētisms. Man viena atbrauc uz Ogri. Pirms tam viņa man zvanīja. Man 3 vārdus tikai pateica, ka viņai vajag atbrīvošanu un kad viņa pati tev zvanīs. Un viņa zvana un tā kā 3 teikumi, 3 teikumi tā kā humorā. Es beigās es domāju, tu man laiku nezaksi. Es viņai pa telefonu, es zinu, kāda viņa izskatās, neko. Es pēc tam profilā pastījos, kāda viņa ir. Tur es ieraudzīju 2 personības. Pilnīgi cits cilvēks ir pirmajās bildēs un pilnīgi cita personība un imiča otrajās bildēs. Un es viņai pa telefonu beigās saku tā. Tagad man pasaka tā. Kas ir tavs kungs? Jēzus ir tavs kungs? Klusums.
Es vēlreiz viņai saku. Es saku, pasaka tagad man tūlītās. Kas ir tavs kungs? Jēzus ir tavs kungs? Klusums. Es saku, zini ko? Tu neesi Jēzus pieņēmis, tu nekalpo Jēzum. Beigās viņa, laikam, sabruka. Atlaida. Viņa saka, man tev kaut kas jāizsaka, es esmu derībā ar Sātanu. Es saku, nu lūk, tev ir jāpieņem Jēzus, uzrakst uz baltas lapas, aizpild anketu, uzraksti, ko viņš tev liek darīt tajā derībā. Viņa teica, labi, mēs norunājam, tā bija, laikam, pirmdiena, jā, uz draudzi atbrauksi. Es sarunāju vienu māsu, kas arī, asistēs, un es no sestdienas uz svētdienu redzu sapni. Es esmu pie Salaspili. Es nebraucu ar mašīnu, es braucu ar riteni. Bet es šajā brīdī esmu pie stūras. Un blakus sēž sieviešu dzimta. Es neredzu seju, jo es zinu, ka tur blakus man viena sēž. Un viņas pusē, ārpus viņas loga daļai, tāda riebīga roka un tāds tik garš duncis. Un man iekšā tā kā iesitās bailes, bet man viena doma, pārāvums, spied uz pedāli, uz priekšu. Un es tā arī izdarīju un pazuda tā visa roka ar visiem tiem to dunci. Un es padalījos ar draudzē, ar mācītāju Ogrē un ar līderiem. Un viņi teica, tev vajag asistentu vēl blakus. Es saku, jā, man arī sirdī tā ir. Ka tas ir tieši par šo situāciju. Un es pat redzēju, kur viņai jāsēž ir, jā, tā garā. Es sapratu, kā viņa sēdēs un kā mēs lūksim, jā, kur sēdēs palīgi. Un viņa atnāca, jā, un mēs sākām pieķerties bērnībai, protams, visus traumām. Visas atstumtības, traumas, bērnības, nedziedinātība, dvēseles, visi ievainojumi. Un viņi izraudājās. Beigās tur blakus tā, kas arī bija tajā tika, tā arī izraudājās. Un pēkšņi kaut kā ievirzījās, saka, tagad iedod man to mājas darbu, kur tu uzrakstīji. Viņi velk no tās savas kulītes ārā to lapu. Man vēl nofotografēts, ja kādam interesēs, var parādīt. Kā viņi sarakstīja, es esmu derībā ar Sātanu, un man jādara tas un tas, tur bija jālec no tilta, jāgriež vēnas, un viņš liek man garā, es cīnos, kad es ņemu dunci un duru sev iekšā. Es lasu šito teikumu, kur ir tas dēmons, tas duncis, kurš liek viņai durt iekšā. Es viņai saku, ko velns vēl tev, kam gribi likt iedurt? Viņa saka, kristiešiem, kuri spēcīgi lūdz. Es saku, tagad atteiksimies. Visu, ko tu teici, tāda diezgan liela daļa viņa sarakstīs ar roku. Pa vārdam, pa opcijām, salauzām, atteicās, lūdzām. Es viņai ieliku rokās bībeli, es saku, šitas zobens tev būs tagad rokā. Nevis tas duncis, ar kuru tev visu laiku jācīnās. Lai sev neiedurt. Un pēdējais fiziski jau var arī iedurt. Ja tu garīgi nenostīsi šito visu nost un neizdzīs. Pēc tam viņa atsūtīja, protams, lūdzām, manifestācijas nebija, dēmoni neizgāja, bet viņa vismaz salauza to derību, un tur bija jau izraudāšanās, kaut kāda sapratne jau atnāca. Tad viņa man atsūtīja daudz, gribēja atskaitīties. Es jau neprasu nevienam atskaitīties. Bet tur jau bija redzams Dieva darbs. Tur jau bija redzams, ka Dievs turpina. Tātad ir jānovērts, kas novelks spēku. Vecās svešās derības, pakti, līgumi. Pat daudz līgumi, kas ir fiziski slēgti, nepareizi, viņi jāpārtrauc ir. Viņi jāsalauž, viņi noņems tev spēku, naudu, finanses, veselību, enerģiju, vienalga sauc, kā gribi, ja? Tas viss jānovāc. Jēzus Kristus vārdā. Paskatīsimies Danielu, cik mēs ilgi drīkstam, līdz cikiem. Ne jau visu dienu. Danielu mēs pēdējo, jā.
Bet es jums pateikšu vēl vienu momentu par viltus praviešiem. Šī neatbrīvotā pagātne, nesalauztā, neatteiktā, neizmestā ārā. Tur bija vārds, kāda vīra vārds Sīmanis. Šī pilsētā tas bija nodarbojies ar buršanu uztraucis. Samārijas ļaudis sacīdams, ka esot liels vīrs, viņam pieķērās, tagad ieklausies. Kam pieķerās? Kādam garam pieķerās? Visi. Pagaidi. Varbūt daži? Nē, visi. Mazi un lieli sacīdami. Šis ir tā sauktais lielais Dieva spēks, dunamis. Grieķu tulkojumā, kas ir dunamis? Mēs paskatīsimies. Kad bija atbraucis Marks Andersons, viņš Inesei mācītāji uzdāvināja vienu grāmatu, un es kaut kā vēru vaļā un atšķīrās. Un viņš bija pētījis dunamis spēka, tātad spēks, kas ir pieminēts laikam 121 reizi jaunajā derībā. Šis grieķu sengrieķu vārds, dunamis. Tātad tas ir spēks. Spēks. Un ko nozīmē dunamis? Viņam papildus vēl paskaidrojums ir tam vārdam. Varens darbs, stiprums, brīnumi, spēks brīnumus darīt. Bet te iet runa par Dieva spēku. Bībelisko. Jaunās derības rakstu vietām. Spēks, kas atrodas lietā, tās būtības dēļ. Bet sakne ir dunamis. Dunamite raksta ar Y. Dunamite, tātad dinamīts. Tevī ir dinamīts. Ja tevī ir Dieva spēks. Mūsos ir dinamīts. Dieva spēks nes dinamītu. Un otrs vārds izrietošais no dunamis ir eksosija. Eksosija, kas nozīmē autoritāte, privilēģija, tiesības, brīvība, un jurisprudence un stiprums. Viens vārds – Dieva spēks. Ja kādam interesē, varat nofotografēt, nerakstīt. Ko Dieva vārds nes? Svaidījums, Dieva spēks, šo visu kopā ņemto. Šo visu kopā ņemto. Un kad es lasu, bet man iztrūkst tas, analizē, kas tev norauj spēku. Mums jābūt visam pilnam komplektam. Bet tie viņam pieķērās, tie visi lieli un mazi, ka viņš jau ilgu laiku tos ar burvestībām bija apstulbinājis. Vienkārši apstulbinājis. Daudzi kristieši ir apstulbināti no viltus pravietojumiem. Ko tik nepravieto? Mamma mija! Ko tik nesapravietoti? Viens otram neatbrīvoti, nešķīstīti, neapgraisīti, pravieto pa labi, pa kreisi. Un ņem no kaut kādiem viltus avotiem, spēkiem, no tā kaut kādiem autoriem, kas tur baigi figurē, kuri tur uzbūvējuši čutņa piramīdu, ja? Piramīdas nesēji tikai ar kristietības birciņu, kur ir lielas naudas jāziedo. Jo peļņa, tam garam vajag peļņu. Upurus, no kristīgā terminoloģija, nesiet upurus. Un cilvēki pieķerās ilgu laiku. Tad apstulbināti. Un kad tie ticēja Filipam, tā visa kompānija, kas tiem sludināja evaņģēliju par Dieva valstību. Dieva valstību sludināja, nevis murgus. Nevis kaut kādus murgus,
izjūtas, skudriņas, viltus, kaut kādus neloģiskus pravietojumus. Es redzu tavu telefonu numuru. Tev adrese 22. Tev kurpes, vakar pirktas. Es parodēju, protams. Un Sīmanis, tagad klausieties, šitas lielais burvis Sīmanis pats arī kļuva ticīgs. Kristīts, patstāvīgi turējās pie Filipa. Ir tādi, kas patstāvīgi turās pie apustuļiem. Redzēdams zīmes un lielus brīnumus notiekam, viņš izbijās. Pagad Gideons izbijās, kad eņģelis viņam runāja par dieva lietām. Šis izbijās, kad redzēja lielas zīmes un brīnumus. Viņš noteikti sāka kalkulēt, ka viņam peļņa pazūd, ka kristietība tomēr nav izdevīga. Sapratāt, kur ir filozofija? Un te tālāk tur vēl atnāca Pēteris ar Jāni, tad papildus spēki. Mēs izārdam Jēzus Kristus vārdā visus papildus spēkus viltus praviešiem. Jēzus vārdā. Tāda mums bija Latvijā arī Marta ar Dievu vārdiņu. Un, kad es redzēju statistiku, 42,000 izgājuši caur viņas rokām. Un pēc tam vēl bija kaut kāds muzejs atvērts, kur viņas paltraki pielikti pie sienas, viņas kleitas. Un vecenes pieķerās un saņem dziedināšanu. Un kapos, kur Martas kaps tur vēl bija rakstīts, kad iet dziedināšanas nolūkos loba priežu mizu, viņa jau ir galīgi nolobīta jau, cik cilvēkam roka aizsniedzās. Un esmu mizas mājā un liek pie nierēm, pie kuņģiem, pie krustiem, pie kauliem. Un tad viņi, kad atnāca šie Dieva papildus spēki, pravieši, Dieva kalpi, apustuļi, tad viņi uzliktiem rokas un tie dabūja svēto garu. Bet Sīmanis ar veco zakvasku, es krieviski tagad pateikšu, tas labāk skan, redzēdams, ka apustuļiem rokas uzliekot dabūs svēto garu, tiem piedāvāja naudu. Alo! Pagaidi, Sīmani, uz atbrīvošanu nevajag aiziet. Viņš pat taisno piedāvā naudu spēkam, jo viņa spēks ir vienkārši niecība. Sacīdams, dodiet man šo spēku, ka tas, kam es to rokas uzlieku, dabūs svēto garu, bet Pēterim bija atziņas dāvana, atšķiršanas dāvana. Un viņš sacīja, kaut tu pazustu ar savu sudrabu, tāpēc, ka tu domā Dieva dāvanu iegūt par naudu. Pēdējo laiku filozofija būs kristīgais biznes. Un tas nebūs svētais gars. Kad bija Nātans Moris, es mājās skatījos pēdējo, kad viņš bija pēdējo reizi. Kameras parasti brauc pa rindām. Man bija nopirkt jau sen. Es patērēju naudu, es it kā negribēju, bet es domāju, es pastīšos, kas notiek Latvijā. 700 dziednieki Latvijā. Visi slavenākie, populārākie, kas ir uzdienējušies, bagāti kļuvuši uz cilvēku lēticību. Un viens no tās sarakstiņa sēž Nātana Morisa Ķīpsavas dievkalpojumā. Un kamēr ilgi viņu rādīja, un es domāju, nē, ko tu te dari? Ne viņš iet priekšā neko, jo pēc tam es pastījos viņu postu. Viņš turpina dziedniecību, viņš turpina cirpt avis. Un, kad es pastījos viņa Facebook profilu, puses kristieši, ko es pazīstu, ir ar viņu draugos. Izrubiet, izejiet ārā vai rakstiet postus vienalga, pārlieciniet, kas kopīgs tumsai ar gaismu. Ja kāds pie maldu mācības turas, tu viņam pasaki, jo es cik sapratu, viņš
kaut kur tur ir iefiltrējies, pat kādā šūniņā, es nezinu. Un visur viņam ir arī video, kad paklausās, es domāju, paklausīšos, ko viņš runā. Viņš stāv pie Zilā kalna Martas ceļa gala un nes pūderē smadzenes. Ar Dievu, ar Jēzu, ar visu pārējo. Kāda pat ir baznīca uzcēlusi, ekstrasense, kur apmazgā naudu pie katoļu priesteriem. Un to man divas māsas, kas ir svētā gara toreiz, ka es tur kalpoju tajā pusē. Es nesaukšu pilsētu. Es vēl Pujātam kardinālam mums bija ieraksts ar viņu, es viņam padalījos. Viņš tik teica, jā, sieviete ar viltīgu mēli, viņš neko nevar izdarīt, jo tur viņas paši atbild par savu diacēzi. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Dievs atdali no sinkrētisma, no visa piemaisījuma. Kas mums pašiem te ir savs džudžu kults. Mums nevajag no rietumiem, no ziemeļiem, no Nīderlandes, no Indijas, no Āfrikas. Mums nevajag nekādus citus piemaisījumus. Āmen. Āmen. Tu un svētais gars un Dieva vārds nes spēku un svētdzīve un aiztaisīt visas legālās tiesības atņemt un aiztaisīt visas durvis grēkam, grēkdzīvei, darbībai, miesas darbiem, runām, strīdiem, netiklībai, gļēvumam, bailēm, izmest aiz teritorijas ārā. Jēzus vārdā. Ko dara gara izmaņa? Asi atmaskot. Kaut tu pazustu ar savu sudrabu. Tev nav nekādas daļas. Atcerieties, ko teica Nehēmija pie mūra celtniecības. Jums nav nekādas daļas pie Dieva valstības evaņģēlija, pie Dieva valstības teritorijas. Un jau tev nav nekādas daļas gar šo vārdu, jo tava sirds nav taisna Dieva priekšā. Es vēl domāju, kāpēc pazaudējis svaidījumu un spēku Salamans. Viņš ir Dievs pat taisno runā ar viņu. Viņam tik daudz upuru, tik daudz labas lietas. Atkal nepareizas sievas, nepareiza pagānisma sakne, nepareizs spēks, kas noņēma viņam spēku, nogrieza. Un viņas sirds tur vēl teikts, arī nebija līdz galam atgriezusies, pieķērusies tam kungam. Tad tavs sirds nav taisna Dieva priekšā, tāpēc atgriezies no šī ļaunuma. Un lūdz to kungu, vai šī tavas sirds iedoma tev nevarētu tikt piedota, jo es tevi redzu. Kungs dod mums katram vienam redzēt. Katram vienam mums dod kungs redzēt to, ko neredz miesas acis, bet to, ko tavas acis redz. Es redzu rūgtas, žults pilnu un netaisnības saistītu. Netaisnības saista, peļņa saista, korupcijas saista, kaut kādas tīklojumi un sieta. Es jums Ieba tūlīt izlasīšu. Tas varbūt noderēs. Ieba 8. nodaļa. 13. pants. Tādas ir arī pēdējās gaitas visiem tiem, kas Dievu aizmirsuši, un negodīga viltnieka cerība izgaist, jo viņa paļāvība ir kā atvasaras tīklojums pļavās. Šeit izskan tīklojums, ir tāds garīgais tīklojums. Tas zem tā, tam jāsūt nauda, tas ir galvenais, tas ir tur. Es runāju par viltus praviešiem. Uz ko viņi cer un balstās? Viņi līdzīgi zirnekļu tīklam. Zini, zirnekļu tīkls ievelk vienkārši tev tīklos. Maldu mācības var ievilkt tīklos. Nepareizi draugi, sabiedrība var ievilkt tīklos. Dievs dod mums asu redzi, asu runu un spēku. Tad parazīti spēkam, neizārdītas derības, pakti, līguma saistīts arī laulības nepareizes. Lepnība, skaudība,
burvestības spēks, grēks neizsūdzēts, slēpts grēks, neticība, nedzīvi darbi, kalpošana, nedzīvi, bailības gars, bēdas, skumjas, raudāšana, jo pasaulīgas skumjas ved uz nāvi, a dievišķās skumjas uz atgriešanos. Amen. Stress, kontrole, viss novalk spēku. Un mēs varam pasludināt, kad garīgajā pasaulē, tad jūsu derība ar nāvi zaudēs spēku, un jūsu līgums ar elli vairs nepastāvēs. Visam tam tīklojumam, arī tīklojums, kas ir privātā, uz tevi privāti, draudžu līmenī, kāds grib okupēties, zakt tavas avis. Lai tas tīklojums uz šī vārda Ieba 8. nodaļas 13. pantu tiek sarauts. Amen. Un visi šie zirnekļu tīkli ir iznīcināti ar Kristus asins spēku. Amen. Neviens tavā teritorijā nevīs zirnekļu tīklojumu. Āmen. Pat ik pa brīdim ir fiziski jāapstaigā ar švabru pa stūriem un jāpārbīda mēbeles. Kur nu vēl vairāk garīgi? Kur nu vēl vairāk garīgi? Un Jeremija pravietis ļoti labi saprata, kad arī viņiem ir viņu spēka kopums. Arī tai grupējumā viņi iet pa 3. Sanbalats, Tobija un Gešens. Mums ir jāskatās, kur nāk iekšā šī trijotne. Garīgais modelis Jesai 27.1, kad ar Dievu vārdu zobenu varēs uzvarēt tikai veco čūsku, leviatānu, glumo čūsku un jūras pūķi, tātad drakonu. Tā ir nesvētā nešķīstība. Viņiem arī savs spēks. Bet ar Dievu vārdu zobenu viņi var nogalināt. Jēzus vārdā. Viņi var nokaut. Un Jeremijs saka, kad tas kungs Cebaots redzi, es salauzīšu Elāmas stopu un viņa varas stiprumu, viņu varas stiprumu. Un krievalodā ir teikts, ja sakrušu glavnoju silu ih. Glavnoju silu. Tas nav svētais gars. Tā ir viņu apgrēcības spēks. Un Dievs saka, piegriezies ar psalmiem vārdā, saka, piegriezies man atkal un apžēlojies par mani, dod savu spēku savam kalpam un palīdzi savas kalponas dēlam. Dievs grib, lai mēs šo lūdzam. Atdod atpakaļ, jo tu esi pazaudējis. Beidzot topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Jo viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saredzamas viņu darbos. Tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Un cik liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā vispēcības varenībā, kādu viņš parādīsi Kristu augstāk par ikvienām varām, valdībām un spēkiem. Tu vari dot aplausus Dievam, ka Dievs tev to iedevis, un mēs stāvam uz šo vārda apsolījumu. Vienalga kādi spēki, tīklojumi vai kādi uzbrukumi, plānojumi, viņi tiks apgāsti. Viņi tiks sarauti. Viņu burvju lupats tiks sarauts. Viņu arteļi tiks aiztaisīti. Viņu audējas stelles tiks sagrieztas. Amen. Jēzus vārdā. Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Izrādīdam ārēji svētbība, tas grupējums, bet tās spēku noliekdami, jo tur ir cits spēks. Tur ir cits dunamis. Amen. Tātad viņi noliec Dieva spēku. No tādiem izvairies. Viņi ir apkrauti grēkiem un ko dažādas kārības vada. Ir, kad kāds no ārpuses tev uzbrūk ar to spēku. Un tu vari atsist, stāvot uz Ebrejiem 9.14. Bet,
ir arī manas pašas vainas dēļ sabrūk mans spēks. Psalms 31, 10, 11. Un mani kauli izdzimst. Kungs, es negribu, lai mani kauli izdzimst. Eļo manas kaulas, noņem, izsūdz grēkus un atgūst spēku. Dāvids saka, neatņem no mani pestīšanas prieku. Dod man atkal jaunu atgriešanās iespēju. Amen. Mēs visi kaut kur grēkojam. Sarunājam, sastrīdamies. Lielāki, mazāki, dažādi grēki. Nav svarīgi. Bet mums ir jātaisa analīze un Dievu priekšā jānes un jāatver. Tāpēc Jēzus 2. Korintiešiem 13.4 vēl izlasīšu. Viņš krustā sists nespēkā. Jēzum arī nebija spēka. Viņš tika nespēkā sists krustā. Šeit labāk, lai tas kauss iet garām. Viņš izpildīja, viņš gāja, un viņš zināja, kāds būs rezultāts. Kāds būs gala iznākums. Bailēs un lielā nedrošībā ieklausies. Kungs, mēs neesam labāki par tevi, mēs atspoguļamies, mēs topam svētot tavā līdzībā un tavā vaikā. Jēzu, ja tu gāji uz krustu, tev bija bailes, tev bija nedrošība. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gan gara spēkā izaugsmē. To mēs dabonam, ka mēs noticam Jēzu, ko tu izdarīji pie krusta. Amen. Mēs paņemam šo spēku un pielietojam šo varu. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai. Viss ir. Tikai pieņem un rīkojies, darbojies. Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Amen. Ar savu godību un spēku. Mēs staigājam par čūskām, skarpiem un visiem ienaidnieku spēkiem. Un nenieka tas mūs nekaitēs. Paldies Tev, Kungs. Halleluja. Redziet, es jums esmu devis spēku, ka varat to darīt. Saka, es varu to darīt. Es varu staigāt par visiem ienaidnieka spēkiem. Un man tas nekad nekaitēs. Ja tavā logā vēl sēž Jezabele, dzimta, un ir šīs atvērtās durvis, kas varbūt noņem spēku, kur tu esi kļūdījies vai pielaidis grēku, kļūdu, caur kādu vieglu prātību. Vai tu to nezināji? Vai tu arī nezini šobrīd? Mēs varam kalpot un lūgt. Jo Jēzus spēks ir šeit. Viņa vārds ir šeit. Viņa vara ir šeit. Jo viņš ir devis varu draudzēji, ka Elles vārti neuzvarēs. Un visi tauta teica amen. Tātad Elles vārti neuzvarēs draudzi. Amen. Mēs esam viņa draudze. Mēs esam viņa līgava. Mēs esam viņa bruņotie spēki. Garīgie. Saka, es esmu bruņotajos spēkos. Jo augstajā dziesmā ir teikts, kad viņa ir mīlīga kā brieža māte. Jā, mēs esam mīlīgas kā brieža mātes, bet arī draudīgi kā karapulki. Draudīgi. Kam? Tam grupējumam. Tiem spēkiem. Amen. Un pielietosim to spēku un varu. Es domāju, ka Dievs dos eksāmenu katram. Un caur cīņām mums vingrinājās garīgie muskuļi. Ja mēs apdedzinājamies, mēs saprotam, kur mēs esam iebāzuši pirkstu. Un mēs zinām, ka mēs tur vairs neiesim un nebāzīsim štepselī pirkstus. Mēs arī nebrauksim uz atpūtām, kur Dievs man neved. Lai nepazaudētu spēku. Un mēs vairs arī neraudāsim līdz spēka izsīkumam, bet meklēsim spēku tai kungā.
Mēs atjaunosimies viņa spārna vēzdās. Mēs atjaunosim savu prātu, asināsim un piepildīsimies, nevis iztukšosim prātu, bet piepildīsim ar Dieva domām un Dieva vārdu. Jēzus vārdā. Mums stāv priekšā lielas cīņas. Un šeit vairs nenāks ragana ar garu nagu un pumpu uz degunu. Te nāks gaismas eņģeļi, lai pieviltu pat ticīgos. Ļoti inteliģentā veidā, ļoti maskējoši gaismas eņģelis. Piedāvās daudz labas lietas, rādīs zīmes un brīnumus. Un pat būs kaut kādi tur dziedināšanas pārdabiskas. Notiks lielas lietas un zīmes teiks, šeit Kristus. Nepievilieties. Dievs mums šodien runā, nepievilieties. Turaties manā vārdā. Esiet vārdā, esiet lūkšanās, sakiet viens otram, esi stiprs, palīdziet. Tie, kas ir paguris, pakritis, tie, kas ir paguruši un pakrutuši, stiprinājiet citu. Paceliet ticību, no kā nāks spēks. Paceliet ticību, no kā nāks spēks. Jēzus vārdā. Halleluja. Prasiet Dievam ne tikai dziedināšanas dāvana, bet Dievs dod man garu izmaņu. Garu izmaņu, ka es šeit jūtu, ka es redzu, ka es visām, ka man iet kaut kāds diskomforts, ka es zinu, ka te ir dēmons un ka te ir cilvēks, kas kultivē dēmonus. Jēzus vārdā atbruņo, kungs, ar savu spēku, visas varas un pretvaras un liec viņus kaunā. Jēzus Kristus vārdā. Liec viņus kaunā, Jēzus Kristus vārdā. Mēs svinam uzvaru Jēzu Kristu. Un mums nepieder šis vājums, nepieder bailes. Mums nepieder grēks. Mēs ejam ārā no visām zonām, kur mēs esam varbūt iekāpuši, iebriduši, aiz neziņas, aiz atziņas trūkuma. Mēs negribam aiziet bojā, Jēzu. Mēs negribam aiziet bojā aiz neziņas trūkuma, aiz atziņas trūkuma. Horaba šerelalaba soreba kitārā. Hilalarama sokoridibara kishirarabā. Kam trūkst gudrības, lai prasa kungam gudrību no viņa troņa zāles, no viņa sirds, no viņa rokām. Kā vadīt dienas, kā vadīt ģimeni, kā veidot attiecības, kā kalpot. Dievs dod šo augstāko gudrību, Jēzus vārdā. Gudrība no augšienes, gudrība no augšienes, gudrība no augšienes. Jēzus vārdā. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, svētais gars. Mēs stāvam Tavu troņa priekšā, kungs. Kam nav spārni, kam ir izplūkāti kā ērgli, kas asiņo. Ir sezona. Tas nav uz mūžu. Tev ataugs jaunas spārnu vēzdas. Jā, kāds varbūt ir izplūkājis tavā vietā viņas. Bet Dievs saka, ataugs. Un tu atkal lidosi. Tu atkal pacelsies augstumos. Tu nesēdēsi tikai pie ūdens strautiem. Jā, viņš tev veldzē, bet uz šo sezonu. Jo Dieva strautā ir ūdens pa pilnam. Kungs, tu padzirdi arī pravieti. Dieva pravieti, kurš nobijās no Jezebeles. Un tu atvēri šo ūdens strautu. Uz to brīdi tu viņu padzirdīji un paēdināji. Un tu sadziedēji viņa brūces. Tu noņēmi viņam bailes. Bet tev bija uzdevums un instruktāža, kas ir jādara. Varbūt tu esi šai sezonā, šai periodā, kad tu vienkārši sēdi un dzer no Dieva ūdeņiem un vārnas nes tev maizi. Bet tas beigsies. Tev ir uzdevums priekšā. Tev ir priekšā uzdevums. Ar ko tev iet? Jo tur bija instruktāža Eliem. Ar to tu iesi, un ar tas izdarīs to, un trešais izdarīs vēl šo. Būs komanda. Tu viens nepaliksi. Halleluja, kola rabas sekeridikija rabas sakarabakačija. Jezebeli ir, un viņa darbosies.
Bet mums Dievs dod to deksmi, kā Jehusam, neprātīgi lūgt, neprātīgi kalpot un atbruņot un atmaskot Jezabeli. Jēzus vārdā. Mēs varam lūgt par tavu problēmu. Ja tev tiešām ir kāda sezona, kur tu esi iestrēdzis, vai tu šobrīd esi izplūkāts, vai tu šodien esi pie zem praula koka, nav svarīgi. Tu zini savu sezonu, un tu zini savu sausumu. Tu zini savu sausumu, un tu zini arī savu kompromisu. Un ja tev trūkst šis asums, Dievs saka, asmens asmeni asina. Un lai tev šodien ir asa runa, bez kompromisa, asa runa. Jo rīt nāks kāds, kas gribēs tevi savaņģot, sastriķēt, uzmest kādu virsū, kādu burvi lupatu. Jēzus vārdā. Paldies Tev, kungs, ka Tu norauj visi aizšaujamos būrus, cietuma durvis, ka Tu rauj nost šīs važas, ka Tu rauj nost visus šīs paltrakus, Tu rauj nost visus sausos praula kokus. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Tu piecel nogurušo. Tu piecel nogurušo. Paldies Tev, Svētais Gars. Paldies Tev, Svētais Gars. Halleluja. Halleluja. Mēs varam pakalpot, ja jūs vai ziedojumi, kā jums ir šobrīd. Vai ir beigās kāds, kas runās par ziedojumiem, vai vienkārši? Halleluja. Es domāju, kad mēs katrs esam pārbaudījuši Dievu, ka mēs dodam Dievam. Amen. Un tas viss iet Dieva darbā, tas iet draudzes celšanai, tas iet pa ūdeņiem. Un Dievs katram redz, mums nevajag nekādas motivācijas, vai kaut kādas pierunāšanas, vai tur kaut kādas lielas lozungus. Dievs redz. Balstoties uz to sākuma vārdu, kad šie pagāni ieziemieši, viņi pienes vainagus, buļļus, un kaut kādas tur upurus Pāvilam. Pāvils saka, ko jūs darat? Dzīvajam Dievam nesiet. Dzīvajam Dievam nesiet. Amen. Mēs esam tādi paši cilvēki kā jūs. Un man patika liecība, es jau to esmu daudzreiz liecinājusi, kad es kalpoju radio, bija no Marielas Republikas, kur reāli pienes buļļus. Vēl līdz šai baltai dienai Marielas Republika. Un par viņu, viņš jau, toreiz viņš bija, cik viņam gadu bija, 3-5, ka viņš bija radio. Un viņš teica, ka viņam vecmāmiņa vecētiņš reāli bulli nopurēja tiem Zevas vai Hermijas dievam vai kādiem tur Marielas dieviem, ja? Un viņš palika narkomāns, viņš palika dzērājs, iela puika. Un kāds viņu noevaņģelizēja. Viņš bija pilnīgi nulle, raustījās valoda, galīgi apsēsts. Viņš bija galīgi apsēsts. Un viņš stāstīja, viņš saka, man noevaņģelizēja un pastāstīja par Jēzu. Viņš saka, es pieņēmu Jēzu, un viņam Svētais Gars atgādināja, ka par viņu vecmāmiņu vecētiņš viņš dzirdēja to sarunu, ir atnesis bullis svešiem dieviem. Un tāpēc lāsts uz to mazdēliņu. Un Svētais Gars teica, tu pārupurē, vai atnes tik, cik bullis maksā. Dieva draudzē uz altāra. Viņš uzzināja, cik maksā bullis, savāca to finanses, to ziedojumu, pa kādu laiku posmu. Un viņš saka, es nācu, kad saucu ziedojumus, es nācu pie altāra to naudas summu. Buļļa izteiksmē, svešo dievu upuru buļļa izteiksmē. Viņš saka, kā es uzliku, tas viss izskanēja Kristīgā radio, kā es uzliku to naudas summu uz altāra. Viņš teica, man tā kā zibens, kā elektrības spēks, kā Svētā Gara atbrīvošanas spēks. Viņš teica, neviens man rokas neuzlika. Es kā uzliku uz altāra, viņš bija gar zemi, pilnīgi, tā kā, un viņu mētāja, dēmoni izgāja, viņš dabūja atbrīvošanu. Viņš teica, es piecēlos, es sāku skaidri runāt, man neraustījās vairs valoda.
Dievam, dzīvam Dievam. Viņa ceļi, viņam upuras. Amen. Amen. Pateicamies, kungs, par šiem ziedojumiem, upurēšanu Tev, Jēzu. Ka tas viss ir Tavai slavai, Tavam godam. Paldies Tev, kungs, par šiem brīnumiem, ko stāsta Tava tauta. Un arī, ja Latvijā ir kādi upuri likti, vienalga uz kādiem altāriem, anulē, kungs, kur mēs esam nezinot kādam atdevuši vai pārskaitījuši, kas nav Dievs Tavs kalps, kas ir kādi viltus pravieši, vai esam meklējuši palīdzību ne pie tiem altāriem, kur ir sveša uguns. Kungs, piedod un šķīsti un anulē tos svešos altāru uguņus, lai Tava Dieva vārda spēks nāk par šiem ziedojumiem un lai katra dzīvē atnāk izrāviens, labklājība, prieks un miers un katra sirdī ir taisnība un Tava atzīšana, pieņemšana un godības atspulks Jēzus vārdā. Amen. Amen.